Tie, kas ir tie labākie, Tu tie aizraksti nesarakstās SMS, kaut ko zīmītēm. nesaprotu. Piedzot pārunā visu laiku. Viņi strīdās. Mājās strīds. Nē, bet šitā ir. Varbūt ekspertiem ir kāds jautājums jauniešiem. Jā. Laurim ir ļoti interesanta frizūra, tā kā viņam iet viss uz augšu, tā kā manam tētim. Viņš izstāsta ļoti jauns šeit. Man šķiet, ka viņš vispār nav mainījies. Kāda ir jaunākās špikošanas novitātes, tendences? Nu, kas tāds ir? Man jābūt kaunam. Tas nav kaut kāds reperis. Tas nav porziņģis? Ko? Šis tas pēc porziņa. Ozols. Apsēdies. Es gribēju teikt kaut kāds ozols. Tas neizstāsta pēc ozola. Viņš vispār neizstāsta pēc ozola. Tagad ir īmo stils baigi populārais. Kāds? Īmo. Ko nozīmē īmo? Bet šo pašu jautājumu uzdod arī tagad. Ja tu pasaki īmo, kas? Melna nagulaka. Vai čaukers noteikti. Tādas melnbaltas drēbes, tās strīpēnās. Ir ļoti daudz dažādu ēmo. Ir arī tāda ēmo, kas ir ar gaišajām drēbēm tieši. Tagad mūsdienās aizvieto to emo, kā sauc tas alt stils. Nu, zēnis špiko vairāk no meitenēm, un meitenes it kā no zēniem. Jo zēni it kā sāk it kā varbūt tās krāsot melnus nagus, bet tas nav tā īpaši Nē, es raksturīgi. domāju par mācībām. Es arī par mācībām domāju. Es tagad tikai sapratu to, kāpēc viņi runā vispār par ēmo. Jo tā kā tur par špikošanu ir saruna, ne? Jā. Papīrīti apkārt pildspalvai un tad Vēl padod. joprojām Tina apkārt papīrī. Vai arī ir tādas špikeru pildspalvas? 10 gadēs Tina papīrī. Spikeru pilsēta. Ko es varēju neatpazīt ozolu? Es tagad visu laiku par to domāju, es atvainojos. Es domāju, mūsdienās viņi būtu šokā, cik daudz vairāk neizmanto papīrīšu. Neizmanto, teiksim, neizmanto Un skolotāji neredz. SMS, man radās labi iespēja. Tie, kas ir tie labākie, Tu tie aizraksti nesarakstās SMS, kaut ko zīmītēm. nesaprotu. Piedzot pārunā visu laiku. Viņi strīdās. Mājās strīds. Nē, bet šitā ir. Man liekas, tagad tas MI drausmīgi pārņem špikošanas pasauli. Pēdējā laikā viņš man nepareizi informāciju dod. Nē, tas ir jā, tā kā nevar uzticēties vienmēr, bet ir tie pamata priekšmeti, kur noteikti var paņemt to mākslīgo intelektu. Jā.